30. jūlijā Tukuma ledus halē Rīgas Dinamo komanda aizvadīja savu 3. pirmssezonas pārbaudes spēli un spraigā cīņā piekāpās Novosibirskas Sibīra komandai ar rezultātu 3-4. Visus 4 vārtus Dinamo komanda zaudēja 5 minūšu laikā, 2 ielaižot pirmās trešdaļas beigās un vēl 2 otrā perioda sākumā. Pēc tam komanda izmisīgi centās atspēlēt, 3 vārtus atgūt, tomēr panākt izlīdzinājumu nespēja. Savos iespaidos par spēli dalījās 2 Dinamo Rīga aizsargi – Stīvens Seigo, kurš gūt 2 vārtus un 3 aizvadītajos pirmssezonas pārbaudes mačos kopā ir gūs 4 vārtus, kā arī Krišjāns Redliks. Tough physical game. Once again in the third period we dominated, but at the end we came short. Was the Sibir tougher opponent than the first 2 teams we played against? I wouldn't say they're tougher. I mean, they were a good team. They skated hard and they're finishing all their checks. I think they got 2 quick ones on us in the first and carried that momentum into the second. We took maybe some bad penalties or just a few too many penalties, and they took advantage on the power play. But like you said, we did a great job in the third, bouncing back, and made it a real close one. So. Second goal for you tonight, it was quite interesting. Did you shoot internally or you just tried to dump the puck into the zone? Yeah, I was just kind of trying to dump it into the zone, and it happened to go on net. And I don't know, someone came and hit me. I didn't even see. I just looked up, and everyone was cheering, so I didn't even see it go in. So I don't think the goalie saw it either. You have scored 4 goals in 3 games. Does it mean you have found chemistry in your lineup? I think a lot of it is our power play is showing a lot of good things. We're getting shots, and I've had all those goals on the power play other than that one from the red line tonight. But yeah, I think our power play's been doing a great job, and I've just been fortunate enough that the puck's been going in on my chances. Okay. Good luck in the next game. Thank you. Yeah, thank you. Mazliet pietrūka šodien, bet atkal 3. periodā mēs it kā dominējām pretinieku, taču izskatās, ka mazliet pietrūka, vai arī Sibir tomēr bija mazliet stiprāki. Viennozīmīgi tādā ziņā no visām 3 komandām, ko mēs esam spēlējuši, Sibir tomēr ir kustīgāk, labāki, bet tas neko neataisno. Vienkārši svarot sakot, tie, protams, nav attaisnojumi, bet sagrums un tas laikam to koncentrāciju vienu maiņu koncentrējies, nākšu atkal kaut kā saiziet un ne tajā labākajā virzienā. Līdz ar to jāpiestrādā pie tā, ka noturēt to atkal visu veco slimību 60 minūtes. Un es domāju, ka ar katru spēli, sevišķi tas, ka uz 3. periodu mēs spējam visu izdarīt. Tā ir laba zīme, protams. Līdz ar to vajag to 2. periodu kaut kā savākt. Hokeja skatītājiem līdzjutēji domas par pirmssezonu parasti dalās. Viena saka, ka ir labi, ja komandas zaudē pirmssezonā, tas viņus sagatavo labāk regulārajai sezonai. Taču otra saka, ka ir arī svarīgi sajust vārtu garšu, gūt vārtus, un tas nostāda komandas pareizā ceļa, kā tev liekas. Man liekas, abas lietas ir pilnīgi garām, jo ir bijušas sezonas, kad sākam 11 uzvaras pēc kārtas, un tad nākšos 10 mēs sezonā, kad sākās 10 zaudus un otrādi divas. Tā kā tas galīgi tā nav. Tas ir, es nezinu, pats sagatavošanās posms, vienalga vai tu zaudē vai tu vinnē, bet tās sezonas uzvaras, tās dod to pārliecību. Pirmssezonas zaudējumi nedod nepārliecību. Ok, labi, veiksmi pārējās spēlēs. Paldies tev. Jā, paldies.